Liekas, ka viņš ir druscīt jūcis. Paskatīties, kā viņš šūpojas. Skolēna sapnis ir skolēna apziņas, nekontrolēts redzes, retāk dzirdes tēls, no pieredzes fragmentiem fantastiski savirknēti notikumu sižeti, ko skolēns pārdzīvo katru dienu. Sveicināti skatītāji, klausītāji! Varbūt pat ostītāji. Es īsti nevaru zināt, kas tu esi, bet es esmu Skrundas militārajā pilsētiņā. Šitais baigi interesanti. Ej, tu galīgi! Mums pēc spēlējuma. Stilīgi! Tas atslētiņas un bīžas ir. Es man nezinu, kam tas ir, varētu es nesāju domāt, ka ir elektronika. Taču nebija elektronikas. Kāds zina, ka tur nebija elektronikas? Nē, es drīzāk kaut kādas bildes varbūt bija iekšā. Es domāju, ka tur drīzāk bija kaut kāds panelis. Nu kā tev? Bija jau kaut kādi. Es domāju, tad tīri normāla hata uz jauno gadu būtu. Pritona, wow, kas tas pa caurumu. Tas ir pitīgās durvis. Izslaucījuši ganteņi. Un te varētu būt, kas tie sārdze kaut kādu sārdze. Wow, kas tas šeit ir? Te varētu visi ieroči izsniegšana bijis kaut. Te noteikti kaut kāds izsniegšanas punkts šeit ir bijis. Varētu būt kaut kāds munīcija ieroci varbūt izsniedzas šeit. Gradzana. Kaut kā dīvaini, kas te tālāk. Oskaras es neatdošu. Tas vienkārši principā ir tā, ka cilvēks ieiet un caurlēt uz punktu. Jā. Pazudāt. Labi. Pirms tā mēs sākam izlīdināt. Tu tāds grātīgi kūlējies, es tāpēc atmetu nolaust. Es nezinu, kāpēc viņš atmet un tā nolaust. Kā mēs redzam, diemžēl radiātoru arī vairs nav. Iedot kartu fotogrāfu. Tas ir bijis. 2. Vai mēs esam iekš 2? Jā. Štābs. Štābs. Nu jā. Tad štābā arī varēja. Jā, ar to arī caurlējums punkts viss izsakīts līmā. Tā ir augstā, Šās trešas projektējas. Tev ir pagrabs? Jēs, pagrabs, viņš nogūs. Es domāju, drīzāk varētu... Tur ir ūdens? Tur ir ūdens, varbūt arī ir pagrabs. Ir ūdens, nopietni, jā? Jā, diezgan slapš. Es domāju, divi varianti, vai tur ir pagrabs vai vienkārši ir izlausts caurums. Nice! Работайте больше. Зарабатывать меньше, наверное. Работать. Uzskaties, kā viņi siltinājuši te. Padomju laikos tā parasti jau nedarīja. Jā, un tagad tu nezini atslēdz pusi Latvijai elektrību. Tas tā kā lastā tā poga jāspiež. Kodola uzbrukuma viss sauc. Tas mazs istabums ir bijis telpa. Kaut kā noliktuva. Domā. Viņš nebija nolikt. Vajadzēja kaut ko. Jā, bet radiatori visi ir aizgājuši līdzi. Tad sevis pa līķiem staigā. Bet interesants kapīši tie ir. Kas ir? Oriģināls. Rīgas balzāms vai whatever is. Padomju virsnieks ir dzēris. Rīgas degvīns. Bet šeit jau ir tā bišķiņa skerija. Te trenēja. Tā militāri. Te vakar armijas zāvekļi, redzi? Kicking motherfuckers. Gribu teikt, tiek Britāns te ir bijis. Tas nav uzuls varbūt? Nē, nav viss. Nē, ir gan. Šitā monēta ir virsnieka telpa. Saņem uz savu zinto krāju. Tas tā varētu būt par vietu. Dari. Emet. Liekas, ka viņš ir druscīt jūcis. Paskatīties, kā viņš šūpojas. Tas nav normāli. Vau, kā šis ir savērpies. Tas normāli viss sabiedris. Kas tur? Vanas istabas? Jā. Kāds tops pods. Un šeit mēs redzam, kas ir palicis no toaletes podiem. Šeit ir drusciņi, un šeit vispār toaletes poda vairs nav. Es arī tur varu kāpt?
Okay. Jau esi bijis šeit. Kad tu esi bijis? Es vienkārši redzu, ka ir nospiedums. Tad man labāk draudziņi atnāca palīgā. Draudziņi. Atdod man roci. Mīga ir. Tu teiksi, vai tev arī roci dod? Veidomāju kaut kamēr. Jā, mēs... Virs tie ēnītes ir tur aiz kokiem. Jā. Nu, jo reku tā... Nav zināmēka. Reku tur uz priekšu ir cietums. Jā. Man liekas, reku tas trīsstāvīgais tur ir cietums. Nē, nevis trīsstāvīgais, bet kas ir šitai galā pašā. Trīsstāvīgais ir kazarmas. Pirts! Ir pirts, Edgar! Tu jau kāpsi nost? Es? Jau kāpsi nost? Mums jāizpēt vēl tik daudz telpas, jāizsteigā un jābūt sajūtā par visādām muļķībām. Nav laika man. Skrunda 1 oficiāli līdumnieki. Saukts arī par Skrunda 2, un lokators ir pamests ciems, un ir bijis PSRS radaru stācija 5 km uz ziemeļiem no Skrundas. Šeit atradās 2 Dņepr radari. Šie 2 šķūņa formas radari bija viena no PSRS nozīmīgākajām agrā brīdinājuma radaru stacijām objektu novērošanai kosmosā un iespējamu starpkontinentālu balistisko raķešu izsekošanai. Товарищ Эдгарс. Здравствуйте. Здравствуйте. Tādi priekšnes komplekti. Te tur ir kaut kāda romantiska pasaules bijis ieplodītēji. Ieguļamā gulta, bet baigi tāda maziņa. Tak, labas durvis ņemam. Iesaņojiet, lūdzu. Oh my god, duši, nē. Tāpēc šeit ir tipiska starpība starp priecnieku tualeti un karavīru tualeti. Snaiperpodi. Nu, lai viņi kļūtu par kārtīgiem snaiperiem, viņiem ir jālieto snaipertualetes. Tas ir normāli. Es dabūju savu atvaļinājumu. Nē, parādi. Vaļnicinēja. Nu, tas nav vaļnicinēja atvaļinājumi, bet atlūgums. Man liekas, tev ir kaut kādi ieroči labājušies. Ieroči tagad. Labākajos laikos šajā pilsētiņā uzturējās 5000 cilvēku. Skatēm laukums. Parādā upur. Virsnieki noteikti tā bija, stāvēja. Garnizona, vietnieki. Bet šobrīd šeit uzturās tikai turisti. Un re, kur parāda turisti tūlīt būs. Jā, reku ir. Paiki nosūcēji. Man vienmēr patīk šķiet, ne? Kādi cilvēki? Panai laikos bija. Es domāju, šī ir vienkārši kaut kāda lete. Un šīs būtu karavīru ēdnīcas virtuves telpas. Milzīgi nosūcēji. Daži nosūcēji jau ir nokrituši zemē. Vajadzēja taču pabarot izsalkušās mutes. Skaties šitas. Elektriskā plīts. 2 ēdienu pagatavošanai. Priboru. Nē, varbūt. Tas ir D-burts. Šeit ir izklāstītas sanitārās normas, kuras jāievēro, lai pagatavotu produktus.
Ak, šī jaunatne visu tik izdemolē. Ai. Edgars, ko tu darīji? Paskaties, kas te. Paskaties, 18 plus Annija. Nereka. Mēs bijām te. Augļu sporta zāle. Woo! Juhu! Windows Explorer. Tieši jau es gaidīju brīdi ieraugāt. Kaut prieks. Saki. Sweet. Kaut prieks. Čau. Numur 12. Numur 14. 14. apakšā. Nopietni viņi mācīja, ka karavīriem cīnīties ar ēnām. Vai tur ir kaut kāds dušas pols? Nu kā, pēc kārtīgas, ka čalkas vajag noskaloties. Noskalot muskuļus. Šobrīd mēs atrodamies slimnīcas telpās. Vai kur reģistratūra, nē, vai kaut kas, reģistratūra. Varētu šito paņemt mājām, skatīt galds. Stelijas kompi varētu būt stāvēt. Saiņojam Divi iekšā. cilvēki mierīgi varētu. Kas tas pa prikolu ir bijis? Atceries šādas jaukās gultītes? Jā, slimnīcas baigi atgādina. Ko vēl man atgādina? Sanatorija atgādina. Meklē optometru kabinetu. Man liekas, ka tāda nav. Oftalmologs tikai saka, goģeni или не goģeni viss. Veiksmīgais viņš taisīts. Jā. Gribētos vēlreiz noskatīties to pārēju. Bet viss praktiski laikam viss bija aizslēgts ciet sanāk. Nu, paskaties, kāda visas durvis atlaustas. Bet nu arī viņu metālu savāk slēdzenes. Viss nāk līdzi. Nu, ko? Tur staigāt nav ko iegodīgi. Brikšņi un tā kā. Ar jums šo visu laiku kopā bija Edgars. Paldies par jūsu uzmanību. Uz drīzu tikšanos! Kāzas Skrundas militārajā bāzē. Kā tev liekas? Nezinu, iespējams.